par mums izplata melus un nepatiesību. Tātad pamatā TikTok platformā, tātad TikToka televīzijā, kur filmē dažādus video un rāda cilvēkiem dažādas lietas, ir tāds uzņēmums, saucās Carbuy, tā angliski, latviski izrunājas kā car buy, tā kā pirkt mašīnas. Un šis uzņēmums, nezinu kādu iemeslu pēc, par mums izplata nepatiesu informāciju. Tātad konkrēti ir jau nofilmēti vairāki video ar viņu galveno video cilvēku, kuru sauc Ivars, un viņš rāda tātad autoservisā iedzīta mašīna, konkrēti Didi autoservisā, iedzīta mašīna, kurai pil nost kaut kāda uzpūsta eļļa uz apakšas. Un viņš saka, ka šo te dara, viņš izķēmo mūsējo nosaukumu, saka, šo te dara pļaunieku autospaisi. Jo viņš negrib teikt, acīm redzot, autospēci, viņš dažādi autospaisi, vēl kaut kāds Jurčiks, man sauc Juris Popovs, viņš saka, Jurčiks, autospaisi, tā viņš, lai it kā viņš nesaka precīzi, bet visi jau, protams, tago pēc tam komentāros, tur ir 40,000 skatījumi, šai te, varētu teikt, neslavas celšanai, jo mēs nekad neesam pūtuši, kā viņš pats saka, otrabotku, kas ir atstrādātās eļļas. Es tev tūliņās parādīšu, kur mums stāv atstrādātās eļļas. Mēs viņas nododam pārstrādes uzņēmumam, maksājam par šo abonēšanas maksu katru gadu un nemaziņu, lai mēs varētu nodot atstrādātās eļļas, lai viņas nenonāktu dabā vai netiktu sadedzināts vai kaut kāds, jo atkritumus dedzināt ir aizliegts, un atstrādātā eļļa skaitās atkritumi. Līdz ar to, ja tu dedzini atstrādāto eļļu, tu kā privāta persona pirmajā reizē saņem sodu, man liekas, 1,000 eiro, un kā uzņēmums pirmajā reizē 2,800 eiro, bet šie sodi uzņēmumam var aiziet pat līdz 10,000 eiro. Tā kā ņemiet vērā visi tie, kuri apkurina savas šķūnīšus ar atstrādāto eļļu. Mums ir granulu katls, ar ko mēs lieliski apkurinamies. Bet par pretrūsas pārklājumu. Varbūt TikTokā cilvēki nav tik pietiekoši izglītoti, un viņi nezina, kā Autospeci LV, kāds ir šis te 3-slāņu vai 2-slāņu pretrūsas pārklājums. Tāpēc pāris vārdos arī parādīšu praktiski. Šī mašīna ir uzpūsta vakardien. Tātad mēs mašīnu notīram, visas rūsas paliekas, arī tas, kas ir zem grunts, kuras liekas ar pirmo acu uzmetienu, ka nav redzama tā rūsa. Mēs visu notīram ar drāšu birsti, ar adatāmuru, ar dažādām tehnoloģijām notīram šo te rūsu, pat ja viņi ir knapi saredzami. Pat mašīnai, kurai, teiksim, būs tikai 2 gadi, jau zem grunts ir rūsa. Un to mēs, jo piemēram, manējā 21. gada viss bija brūna no apakšas mazda elektriskā, ja? Bet ne pa to raidījums. Tātad mēs visu to notīram līdz spīdīgam, tīram metālam. Pēc tam mēs uzpūšam epoksīdu grunti Brunoks, šādu te, uzpūšot Brunoks, tā atlikusī rūsa, kas poriņās varētu būt, viņi tiek izvilkt ārā. Un tad tas Brunoks pārklājums kļūst matēts, tas skaidrs, ka viņš jātīra nost vēl vienreiz līdz metālam, tad pūš virsū vēlreiz, un ja viņš beigās paliek spīdīgs un tāds violetīgs, tad ir pa pirmo zorti, tad nekāda rūsa vairs nav palikusi porās. Šo darbību mēs darām vairāk kārt, kamēr mēs panākam perfektu, tīru Brunoks pārklājumu, tātad grunti. Pēc tam, protams, speciāli ir svarīgi ievērot laiku, viņš stāv tur ilgāku laiku. Nokals, pēc tam mēs uzpūšam pretakmeņu pārklājumu, kas aizsargā šis te melnais pa virsu. Daļēji jau viņš arī ir redzams cauri, jo šeit ir pretakmeņu pārklājums un vasks. Tātad, un arī slēgtajos dobumos mēs iepūšam vasku, un šeit redz slēgtais dobums, redz šeit, tek viņš ārā, pieliec šeit pavisam tuvu, vēl tuvāk. Šeit redz tek ārā tas vasks. Ja viņš ir šeit, pienāc šeit. Jā, ar abām rokām. Šitai nekur zemāk, vēl zemāk. Reku pirksts rāda, redzi? Vēl tuvāk pieliec. Šeit nav. Šādi. Jā, redzi? Tas ir vasks. Viņš ir sapūsts visos gareniskajos lanžeronos, šķērs lanžeronos. Pēc tam mēs vēl iepūšam vasku durvīs, kapotos, visās tajās vietās. Tur nav jāurb nekādi caurumi, kā dara
daži citi uzņēmumi. Pilnīgas muļķības. Var atrast vietas, pa kurien lieliski var sapūst. Protams, jābūt visiem plastmasiem, sliekšu uznikām, visam jābūt noņemtam. Pēc tam uz šī pretakmeņa pārklājuma mēs uzpūšam vasku, kurš aizsargā pretakmeņa pārklājumu. Šis pretakmeņa pārklājums gadu laikā, pieņemsim kādu 4-5 gadu laikā, var palikt vecs, sākt plaisāt, un tad atkal tur parādās rūsa apakšā. Lai neparādītos rūsa zem pretakmeņa pārklājumu, ir jāpūš pa virsu vasks, kurš uztur šo pārklājumu ilgstoši, elastīgi. Viņš arī pēc 8, arī pēc 10 gadiem nesāks plaisāt. Un nākošais, ko šis car buj Ivars saka, ārprāts kā pila, visas rokas netīras, un tad tas Didija autoservis. Viņš arī tur nosmērē rokas gar to mašīnu un parāda ārprāts, kā mehāniķis šo visu var labot. Viņš neprotestē, kad šis car buj Ivars saka, ka to izpilda autospēc servis. Bet reālajā dzīvē skaties, es pieskaršos, tā ir pieliec te klāt, ja? Redz šeit, ja? Un es pielieku pirkstu. Un redzi, pieliek pirkstu paturu, redzi, pieliek visu roku. Un viss ir pilnīgi tīrs. Šis pārklājums pēc 2-3 mēnešiem būs pilnībā polimerizējies, viņš būs elastīgs, viņš neplaisās, akmeņiem drošs. Šis pārklājums reāli šādai mašīnai parasti kalpo vairāk kā 10 gadus. Mēs zinām, te ir golfs. Tieši tagad tas golfs, starp citu, pie mums stāvēs sēts. 14 gadus atpakaļ mēs esam taisījuši pretrūsas pārklājumu. Varbūt, ka pat varētu viņu, nofilmēt vai kā. Tas pārklājums joprojām turas un ir funkcionāls. Mēs tam golfam vienu slieksni samainījām, jo tur opis ir braucējs un viņš bija cēlis uz domkrata un bija saskrāpējis un saburzījis to slieksni tur visādi no ārpuses. Un attiecīgi bija sarūsējis tā vieta. Mēs to slieksni pārmetinājām. Tā kā lūk, tāds ir stāsts. Vēl iesim es parādīšu, kā mēs uzglabājam atstrādātās eļļas. Lūk, šādās te mucās mēs uzglabājam atstrādātās eļļas. Ir uzlīmīta, obligāti jābūt šādai uzlīmītei. Beigta zivs un koks. Lūk, mucās viņas krājās. Pēc tam mēs parasti uzreiz 600 litrus arī nododam. Tā kā es saprotu, ka šiem uzņēmumam skatījumi nes saucamos abonentus, kuri pierakstās viņu kanālā, seko ļoti līdzi, un viņiem ir pārsvarā jau tie, protams, ir bērni, muļķa bērni, kuri nesaprot. Tāpēc man ir jāfilmē šāds video, lai paskaidrotu visiem muļķa bērniem, jo TikTok tā ir tāda bērnu platforma, protams, arī kāds pieaugušais, un pieaugušais varbūt neskatās, bet bērns pieaugušais, saka, es dzīšu mašīnu uz autospeciem apstrādāt pret rūsu. Un bērns saka, nedzen, viņi tur tikai eļļas uzpūš, rādīja TikTokā, kad atrabotku pūš. Un vēl tāds moments, ka tas Ivars līdz ar to, viņš parāda, ka mēs tur pūšam kaut kādas eļļas, atrabotkas, atstrādātās eļļas, kas ir pilnīgi absolūti meli. Un tad viņš saka, bet ja jūs gribiet, lai būtu kvalitatīva tā apstrāde, tad viņš saka, dzeniet, pūst sauso ledu virsū, sausais ledus nevar notīrīt rūsu. Vispārībā tas ir tādi meli, ka tur mati ceļas stāvus. Un viņš iesaka, lai dzen uz uzņēmumu, kurš notīra sauso ledu mašīnai apakšu no rūsas. Tas nav iespējams. Sausais ledus var notīrīt tev puteklīšus, kaut kādas eļļiņas no motortelpas, jo tur tas princips ir tāds, ka tas sausais ledus, viņš ir ļoti augsts, un kā viņš iziet ārā no tās sprauslas, viņš atsitās pret virsmu, pārvēršas par gāzi, un tādējādi to virsmu ļoti atdzesē tajā brīdī. Ļoti atdzesē, un tas, kas ir uz tās virsmas virsū, un, eļļiņa un puteklīts, viņš sasalst momentāli un nokrīt. Tāds ir tas princips. Tur nav nekā, abrazīvs, tur ir pavisam nedaudz. Tā nav kā smilšu strūkla, kur iet ar abrazīvu virsmu, kā smilšapīrs un tīra. Sausais ledus vienkārši ar šo te atdzesēšanas principu un nopūšanas nost. Atdzesēja nopūt. Rūsai sausais ledus var nopūst tikai pašu virsējo slānīti. Un tā pamatrūs, kas turas pie mašīnas virsmas un porās, to nekādā veidā ar sauso ledu vispār nav iespējams attīrīt kvalitatīvi. Nekādā veidā. Un tad viņi reklamē, ka ja tur kaut kur citur braukt, tad braukt uz to autoservisu. Un tad viņi reklamē, labāk brauciet tur.
Man nekas nav pret to, ka viņi reklamē. Bet tas, ka viņi sāk ar nomelnošanu, kur parāda, ka mēs pūšam atstrādāto eļļu, un vairākas video šādas ir nofilmējuši. Un kad autospaisi, eļļiņu pūtēji, purčika eļļiņu pūtēji, un entās reizes to, tiešām daudzas reizes to piemin. Tas ir, es teiktu, ļoti nesmuki. Tādā ziņā, kā tādā veidā pēc tam reklamēt kaut ko. Un, ja es vēl saprotu, viņi reklamētu kaut kādu kvalitatīvu pakalpojumu, kur, teiksim, tiek notīrīta apakš, vēl kaut kas, tad mēs varētu arī par šo padiskutēt, vai tas ir kvalitatīvāks kā mūsējais vai ko. Bet viņi jau reklamē pilnīgi absurdu kaut kādu sauso ledu, kurš nevar notīrīt rūsu vispārībā. Un pēc tam uzpūš keramiku. Tā ir pavisam plāna polikristāliskā laka, kura aizsargās pret rūsu 10 gadus un tā tālāk. To, ko mašīnām uz virsbūves pūš, to ir tāda ar sūklīti, ko iesmērē uz virsbūves. To tagad pūtīs uz apakšu, un tā būs pretrūsas aizsardzība. Jo nav redzams, nav neredzams slānis, pretrūsa, kura nav redzama, vislabākais. Lūk, tā sanāca gari, bet kaut kādā veidā man teikt, negribot, arī tā grumā man būtu jāved sīkā uz treniņu motokrosu, bet man jāfilmē šāds te video un jārāda, ka mēs nepūšam nekādas eļļas. Lūk, tāds ir tas TikToks un tie TikToka. Protams, viņi ir no Rumbulas. Tas Ivars ir rumbulnieks, ilgu gadu rumbulnieks. Kā jūs saprotiet, tie, kas rumbulā tirgo tās mašīnas, tas, ka viņi pārvēršas uz pārvācas uz centru, viņiem jau tas raksturs un tā daba nemainās. Rumbulnieks paliek rumbulnieks, acīm redzot. Tas viss pēcnieks.